pēc tās lielās mantu kārtošanas es gulēšu kā nosists. Jā, beidzot varēsim kārtīgi izgulēties. Nebūs pilsētas trokšņu. Pārmaiņas pēc būs patīkams klusums. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Robertiņ, tu negribi otru segu? Nē. Apkura darbojas labi, mājā ir silts. Nu, tad ir labi. Atā, mīļā. Atā. Ko tu smejies? Iedomājies par šiem daudzajiem gadiem. Man pirmo reizi nav jāzvana Žanim un nav jālūdz, lai viņš uzgriež karstākus radiatorus. Tas gan. Jā, bet man Žaņa un Hildas pietrūkst. Nu, beidz, mīlulīt. Nu, saņemies. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Robertiņ, Jā. tu guli? Nē. Tiešām ir kluss. Jā, patīkams klusums. Es nekad tādu klusumu nebiju dzirdējusi. Nu, nekas gan jau pieradīsi. Ar labu nakti, ja? Es teiktu, ka ir pārāk kluss. Jā. Nu, varētu tieši pabraukt garām kādu mašīnu. Vai ātrā palīdzība, jā. Vai kādu grabošu miškas mašīnīti. Nu, tas mēģini saņemties un aizmigt. Nu, ar labu nakti, jā? Ar labu nakti. Robertiņ, Jā. bet tas klusums ir tik skaļš, ka es nevaru gulēt. Saņemies un gulī. Ar labu nakti. Kas tas ir? Es nezinu. Nāc man tuvāk. Kas tas bija? Manuprāt, tas bija kaut kāds zvārds. Zvērs? Nu, man tā liekas. Vai? Man liekas, ka kāds staigā tur pa jumtu. Es baidos, vai tikai tas nebūs kāds laupītais, Robertiņ, mīļais. Aizejiet, lūdzu, paskatīties. Ko nu tagad nakts laikā? Nu, es jums iedošu savu bisi. Vai dieviņ, aizejiet, lūdzu, lai mums visiem ir mierīga sirds. Nu, bet es nemāku šaut. Robertiņ, lūdzu. Nē, Robertiņ, es tevi nekur nelaidīšu. Gulēsim te visi 3 līdz rītam. Visi 4. Ar labu nakti. Monika, tu vēl ilgi tur? Nav, Monika, te ir Rita. Piedodiet, Ritastāni, piedodiet. Jā. Monika, vai tu vēl ilgi? Tūlīt, Robertiņ. Labi, tikai pasteidzies. Jā. Monika, nāc lūdzu laukā. Es nevaru, Robertiņ, man jāuzkrāso acis. Šodien ir pirmais rīts mūsu jaunajās mājās. Es gribu izskatīties skaisti. Tu man tāpat esi viskaistākā pasaulē. Jā, Robertiņ, bet es šodien gribu izskatīties īpaši skaista. Tu nevari krāsoties kaut kur citur. Nē, nevaru, te ir laba gaisma, burvīga rīta saulīte. Monika, es tūlīt pārsprāgšu. Robertiņ, nu aiziet taču uz citu vannas istabu. Nu nevaru, tur arī ir aizņemts. Ak tā? Gan jau drīz atbrīvosies. Cik tad nu viens cilvēks ilgi var ņemties pa vannu?
Ritas kundze, vai jūs drīz nāksiet ārā? Tik drīz vēl ne. Nu, bet ko jūs tur darāt? Jūs arī krāsojat acis? Nē, mana rīta tualete jau ir galā, bet Fēliksiņam vēl ir procedūras. Fēliksam procedūra? No rīta mums ir peldēšana. Nabadzīgs uz vecumu ir noķēris reumatismu, un es izlasīju 76. gada zvaigznē, ka ūdens procedūras ļoti palīdz. Nu, bet jūs viņu nevarat peldināt bļodā vai virtuves izlietnē? Nē, viņš taču ir gargabalnieks. Mēs katru rītu veicam vannā 50 apļus. Nu labi, un cik tad tagad viņš jau ir nopeldējis? Nu, tagad ir 12. Jēzus Marija. Kusties. Uz priekšu. Robertiņ, es taču teicu, es vēl krāsojos. Monika, lūdzu, laid iekšā. Nu, labi. Šie vīrieši. Es tūlīt nāku, mīļā. Ar ko tu tur runā? Man likās, ka Monika mani sauca. Ai, Hilda, nu beidz, nu tu saņemies. Nu viņi ir prom, nu sāc pierast. Zinu. Paga, mīļie, šodien tas lielais basketbols. Jau tagad jāizdomā, kur var dabūt pāris brīvbiļets. Uz kurien tu sataisījies? Ne uz kurien. Nemelo. Tu gribēji iet pie Roberta, vai ne? Pilnīgi noteikti nē. Hildiņa, es gribēju iet pie Cāliša Jaunkundzes. Kā tādu, jo Cāliša Jaunkundzei ir vienmēr kāda lieka brīvbiļeta uz basketbolu. Ai, paklau, ne jau tik tu viena, bet arī es ilgojos pēc mūsu draugiem. Ak, vai? Paklau, Hildiņa, tu nebēdājies. Labāk priecājies, ka mūsu draugiem tagad ir labi. Viņi tagad dzīvo laukos, dzīvo mierā un klusumā. Nu. Nu, kur tā Ritas kundze tik ilgi? Viņai kafija atdzesīs. Es taču tev teicu, ka viņas gargabalniekam ir procedūras tagad. Jā, un tik ilgi. Kas tad nu? Izskatās, ka Fēliks ir beidzis peldēt, un tagad viņš ir sācis grūst lodi. Mūsu olimpiskā cerība. Nē, Robertiņ, tur kaut kas ir noticis. Iesim skatīties. Ritas kundze, kas noticis? Taisiet vaļā! Nu, es nevaru. Mēlīte iesprūdusi. Nu kā iesprūdusi mēlīte? Tas taču nav iespējams. Nu pievelciet durvis ciešā. Nu, es jau mēģināju, bet nenāk vaļā. Nu labi, mēs spiedīsim no savas puses. Jā, aiziet. Nu, nenāk vaļā. Ritas kundze, nu kā tas var būt? Vai vienmēr jums tā mēlīte iesprūda? Un kā tad jūs agrāk tikāt galā? Vai dieniņ, nu es taču jau 20 gadus neesmu vannas istabu slēgusies, bet tagad taču mājās ir arī citi cilvēki, un mums šī procedūra ir ļoti intīma. Vai arī mēs esam gulējuši vienā gultā tomēr? Nu, tad jāgāž laukā durvis. Monika, nē. Durvis ir ļoti labas. Žēl. Bet tur cilvēks un bruģurupucis cīnās par savām dzīvībām. Man viņa atgādina ilgdzīvotājs. Pacīnīsies, uzvarēs. Nu, durvis taču nevajag gāzt laukā. Ritas kundze, bet kā jūs tiksit ārā? Jūs taču nedomājat tur visu mūžu nodzīvot. No rītiem katrai vannas istabai ir zelta vērtība. Kaut kā. Robert, tev jākāp pie viņiem iekšā pa logu un jādabū tās durvis vaļā. Interesanti zināt, kā es tikšu pa otrā stāva logu iekšā. Es taču neesmu nekāds lēcējs. Tā ir mazā Feliksa specialitāte. Varbūt jūs varat ierāpties pa vīnstīgām. Šajā mājas pusē tās ir ļoti labi noaugušas.
Robertiņ, tu tagad tāds Tarzāns. Monikiņ, es tev gribu atgādināt, es neesmu Tarzāns, bet gan Rambāns. Labi, labi. Mans visu varenais, visu varošais Rambāns. Uz priekšu, Robert! Rītas kundze, jūs neuztraucieties, Robertiņš jau aizgāja. Drīz jūs ar Feliksu būsiet brīvi. Vai logu jūs varat atvērt? Es pamēģināšu. Vaļā ir! Vai, Robertiņ, jūs gar tām vīnstīgām tā uzmanīgāk man tur tūlīt sniegpulkstenīši nāks augšā? Robert! Kā tev iet? Grivši! Galva augšā! Tu vari! Jā, es varu nožauties. Vai, Dievi, nu ko jūs šķammājaties? Nu rāpieties taču iekšā. Nu, uj. Nu. Robertiņ, nu, tais vaļā! Nu es nevaru. Tā mēlīte tiešām ir iesprūdusi. Rambāns, saņemies! Nu es nevaru atvērt. Nu tiešām nenāk vaļā. Tu! Gaidiet! Kur viņa aizgāja? Es nezinu. Varbūt izsaukt ugunsdzēsējus. Kauns pa visu panu. Kungs, par ko jūs satraucaties? Nu, katram taču tā var gadīties. Rītas kundze, Feliks, Robert, atkāpieties no durvīm, vislabāk ierāpieties vannā. Kāpēc? Es uzsāku operāciju gūstekņu atbrīvošanā. Kas tas par kļūķi? Visu labi, visu labi. Visu labi, nomierinies. Mēlis mums. Nu tā, tas ir izdarīts. Ejam dzert rīt kafiju. Ejam. Feliks, esam brīvībā. Speķu cīt. Vai tu būtu gatavs mans dēļ vienai avantūrai? Kādai? Aizbraucam uz laukiem, paskatāmies, kā tie rambāni tur ir iekārtojušies. Vai, mīļo Hildiņ, tā ir tava labākā ideja pēdējo 10 gadu laikā. Un zini, es tagad aiziešu, piezvanīšu un noskaidrošu, vai viņi būs mājās. Nē, nezvani. Mēs sagādāsim pārsteigumu. Skaidrs, ka viņi ir mājās. No kur citur laukos viņi liksies? Es paskatīšos, kad attiek nākamais autobuss. Lai cik mums vēl daudz darba, ir vajadzīgs palīgs. Hilda! Hilda! Monikiņ, Hilda tev kaimiņos vairāk nedzīvo. Jā, tev taisnība. Robert! Paskaties, ko Žanas un Hilda ir ielikuši kastē. Cik mīļi. Mīļi gan. Kas ir šajā kastē? Grāmatas, tās jānes augšā. Aha. Tīveņku smoga. Es tev palīdzu. Nē, tas tev būs par smagu. Es labāk noskriešu lejā un pasaukšu palīgā. Žanas arī kaimiņos vairs nedzīvo. Jā, es arī aizmirsu, jā. Mēs tagad dzīvojam laukos. Jā, laukos gan. 2-1. 2-1. Un ko lai laukos 2-1, lai sadarām? Nezinu. Man ir ideja. Kāda? Aizbraucam uz Rīgu. Nu, kāpēc? Ko mēs tur darīsim? Paēdīsim pusdienas, aiziesim uz teātri, un, ja netīšām gadīsimies vecajā rajonā, apciemosim Vimbas. Tā ir lieliska ideja. Es paskatīšos autobusu sarakstu. Jā, šausmīgi gribas viņus redzēt. Nezinu, viņi ir mainījušies. Mainījušies, bet mēs taču šķīrāmies pirms pusotras dienas. Jā, pareizi, bet man šķiet pagājusi vesela mūžība. Tā, uz šo autobusu mēs esam nokavējuši, brauksim ar nākamo pēc stundas. Robertiņ, brauksim ar mašīnu. Ar mašīnu tikai līdz autostai, tālāk ar autobusu. Nu, labi. Kad tik tiekam pie Vimbām. Jā.
Robertiņ, es tiešām nesaprotu, kā varēja pārsprāgt riepu. Nu kā, nu ņēma un pārsprāga. Vai tu nevari nopirkt mašīnu ar stiprākām riepām? Monika, vai tu kaut ko saproti no mašīnām un riepām? Jā, es saprotu. Es saprotu, ka šīs riepas lauku ceļiem neder. Vesels kilometrs mums bija jānāk atpakaļ uz mājām kājām. Ko lai mēs tagad darām? Es nezinu. Iesim atpūsties. Jā. 5 pēcpusdienā. Nu kā, bet pagājušo nakti mēs tā šausmīgā klusuma dēļ nevarējām izgulēties, un tāpēc esam noguruši. Es tagad stundiņu atpūtīšos, salabošu riteni un brauksim atkal uz Rīgu. Jā, ejam. Tā. Labi. Labi, gan, ka viņi mums iedod tās atslēgas. Jā, bet paklau Hildu, mašīnas pie mājas nav. Māja arī klusu. Viņa nav mājās. Ko darīsim tālāk? Nu, gaidīsim, kamēr pārradīsies. Nu, ko tad citu? Pagani, varbūt iesim atpakaļ uz autoostu, ko? Tādu gabalu vēlreiz. Pār man līķi tikai. Nekārdini. Jā, paskaties. Nu, Ir jau iekārtojušies. jā. Nāc. Mūsu puķes un konfekts jau atraduši. Nokaršosim. Bet, lūdzu, ārā tas vīš tā gaudo un vispār tāda spocīga sajūta tukšā mājā. Nu jā, ir gan, jā. Un man tās jaunās kurpes, Žanīt, nu tā nobeza kājas. Es pat nostāvēt vairs. Tā zinu, Hildiņa, es nesaprotu tos cilvēkus, kas izdod 120 eiro pa kurpēm, kuras beržu. Žanīt, neviens nepērk kurpes par 120 eiro, lai ērti justos, bet tāpēc, lai labi izskatītos. Tad, ja tev Hildiņa jāsteigā uz rokām, lai visi redz, cik tev skaistas kurpes. Tu nemāļojies. Robertiņ, celies. Kas noticis? Kas? Es Lejā kaut ko dzirdēju. Ai, nu, tas noteikti tev pa sapņiem. Nē, es tiešām Lejā dzirdēju troksni. Tas būs bijis vējš, ārā droši vien ļoti stiprs vējš. Pie mums ir ielauzušies zāgaļi. Zagļi. Zagļi. Nu, aiziet. Es vienkārši aizmirsu aizslēgt ārdurvis. Bet konfektes. Kas ir ēdis manas konfektes? Kāds ir bijis? Man izmutas laukā. Nāc. Jā. Ja te kāds arī bijis, viņš sen jau ir prom. Varbūt viņam tikai gribējās ēst. Varbūt. Robertiņ, Ko? Ej uzbrukumā. Bet es negribu doties uzbrukumā. Nu, bet tu taču gāji viņus meklēt. Jā, bet es atrast negribēju. Tā, atkāpjamies tur.
ka jūs Tā, nāciet visi ārā pa vienam paceltām rokām. Robert! Hilda Žani! Mēs domājam, ka viņi ir zagļi. Nu, es domāju, ka jūs visi esat zagļi. Vai drīkstu? Labdien, visapkārt! Es domāju, ka beidzot taču jāiepazīstas ar jaunajiem kaimiņiem. Ritpe, ko? Es esmu Maija. Es dzīvoju jums tieši blakus. Kuri tad ir tie īstie saimnieki? Sāls maize, Paldies. lai naudiņa turas. Nu lieliski esat iekārtojušies. Tautā runā, ka jums ir padomā kaut kāds vērienīgs bizness. Ja nav noslēpums, nu kas tās ir par inovācijām?